2024. gada ziemas saulgrieži vēdiskajā astroloģijā. Ziemas saulgrieži, kas notiks 2024. gada 21. decembrī, ir nozīmīgs brīdis dabas un kosmosa ritmā. Vēdiskajā astroloģijā šis laiks simbolizē gada tumšākā perioda beigas un gaismas atgriešanos, gan burtiski, gan simboliski. Saulgriežu brīdī Saule sasniedz savu zemāko punktu debesīs un pēc tam pakāpeniski sāk kāpt augstāk, tādējādi pārstāvot jaunu sākuma enerģiju. Vēdiskajā tradīcijā Saule tiek uzskatīta par dzīves spēka avotu, dvēseles simbolu un svarīgu planētu, kas ietekmē cilvēka vitalitāti, gribas spēku un apziņu. Ziemas saulgrieži ir brīdis, kad Saule atgriežas savā augšupejošajā ceļā, simbolizējot atzimšanu un atjaunošanos. 2024. gadā Saule šajā laikā atradīsies strēlnieka zīmē, kas vēdiskajā astroloģijā ir zīme, kas saistīta ar mērķu noteikšanu, garīgumu un optimismu atjaunošanu. Strēlnieka enerģija aicina mūs izvirzīt augstākus mērķus un meklēt patiesību. Ziemas saulgrieži ir laiks, kad enerģija pāriet no tumsas uz gaismu un dod mums iespēju gan atbrīvoties no pagātnes nastas, jo saulgrieži ir piemērots brīdis, lai reflektētu uz izdarītajām izvēlēm un pieņemtu lēmumus, kas virza uz priekšu, gan lai iesāktu jaunu ciklu, jo šis ir labvēlīgs laiks jaunu mērķu noteikšanai un personīgo vērtību pārskatīšanai. Gan arī šis ir piemērots laiks, lai sabalansētu iekšējo un ārējo pasauli, tā kā saulgriežu enerģija aicina līdzsvarot starp materiālajiem un garīgajiem centieniem. Vēdiskajā astroloģijā īpašu uzmanību pievērš nakšatrām jeb mēness zvaigznājiem, kurā tieši konkrēti Saule atradīsies arī saulgriežu brīdī ziemas. 2024. gadā ziemas saulgriežos Saule atradīsies Mūla nakšatrā. Mūla ir saistīta ar dziļu pārveidi, veco rakstu izjaukšanu un jaunu ceļu meklēšanu. Tā aicina ienirt dziļāk savā būtībā un atrast saknes tam, kas mūs motivē. Mūlas nakšatra var atklāt arī nepieciešamību atbrīvoties no pieķeršanās, kas kavē izaugsmi un stiprina garīgās vērtības. Ko vislabāk darīt saulgriežos? Vislabāk ir pievērsties meditācijām un garīgām praksēm, jo vēdiskajā tradīcijā ziemas saulgrieži ir piemērots laiks gan mantru skaitīšanai, gan svēto rakstu lasīšanai, īpaši visam tam, kas ir saistīts ar sauli, arī tautas dziesmu dziedāšanai. Otrkārt, pārdomām un rakstīšanai. Tāpēc izmantojiet šo laiku, lai veidotu savus plānus jaunajam gadam un pateiktos arī par tām mācībām, kas ir gūtas šajā gadā. Un, protams, dažādi rituāli, jo pat sveces iededzināšana vai lampas iededzināšana vai ugunskura aizkurināšana simboliski sveic gaismas atgriešanos. Un ieteikumi enerģijas līdzsvarošanai visām zodiaka zīmēm. Vispirms jau uguns zīmes, un tās ir auns, lauva un strēlnieks. Jums šis ir laiks, kad izvirzīt jaunus mērķus un iekšēji atjaunoties. Zemes zīmēm – vērsis, jaunava un mežāzes. Koncentrējieties uz stabilitātes veidošanu un plānu veidošanu. Gaisa zīmēm – dvīņi, svari un ūdensvīrs. Izmantojiet šos saulgriežus, lai atbrīvotos no emocionālajiem mezgliem un stiprinātu attiecības. Un ūdens zīmēm vēzis, skorpions un zivs. Šis ir lielisks laiks, lai ieklausītos intuīcijā un veidotu garīgu līdzsvaru. Noslēgumā var teikt, ka 2024. gada ziemas saulgrieži ir spēcīgs brīdis, kas aicina mūs uz pārveidi, uz garīgu izaugsmi un uz jaunu sākumu veidošanu. Izmantojiet šo enerģiju, lai harmonizētu savu iekšējo pasauli un ar jaunu spēku sagaidītu nākamo gadu.
Ja vēlaties sīkāk uzzināt par savu zodiaka zīmi, piesakies konsultācijai, seko manam kanālam, spied laiku šim video un uz tikšanos!